mūsu tas pienesums varbūt ir tāds, no vienas puses ekspress formāli, bet mēs ceram, ka tas pienesums ir tā, ka mēs esam tā kā no malas un varbūt par savu izbrīnu pa lietām, jā, mēs varam arī kaut kādu impulsu dot Krāslavas tālāk attīstībai plānošanai. Un prieks, ka mūsu komandā šogad bija un Igauņu komandu vadīja Džanna Story. Please, yes, take it hello. Yes. Džannas Moru. Un mūsu Lietuvas kolēģus Aldanas, hello. Yes, and Jonas. Yes, and Jonas. And of course, Jonas. Tell one sentence what we talked with Peter in English. Translate. Yes. Okay. Hi, everybody. Welcome. And most of all, because I'm talking English now, welcome to our fantastic guests from Estonia and from Lithuania. Lithuania, our long-term partner, really have to say that for many, many years we are cooperating with Klaipėda University, and for a very long time also, specifically also I personally cooperation with the Estonian University of Life Sciences. It's always a little bit tricky to say that in Tartu. And our colleagues from Tartu are like more landscape oriented, we have to say that. And Klaipėda is generally geographic also orientated. And we for sure in our master program that we are running are specifically working with spatial planning. And this is what Gunta and Peter are heading for since ever the program exists. And now we are having a tradition that for this, I think 12 years, 13 years, we are going 13. Oh, 13. We are going based on an idea that we back then created many years ago. We have this idea of like this very short, very compact seminars. So in the end of the semester, we take the students and we go out somewhere. It can also be internationally. It doesn't need to be in Latvia, but mostly it was Latvia. And then we are like making this super fast, intense seminars. And behind that is the idea of the concept of the stranger. It's a very old sociological idea. That means you come in, you see, you analyze, and then spit out to the people in the community around there. And the fantastic thing about that is it offers sometimes completely new visions. You see things that you haven't seen before, because when you are native somewhere, you very often get blind. It's unfortunately the situation. That is very short. We have 4 themes, 4 presentations. You already mentioned them. Thanks for that. And we have water, we have wood architecture, we have the city center, and we have community/social issues. And each presentation should take around 10 minutes. Don't judge students if it's a bit longer. And yeah, then afterwards, for sure, we're still happy to discuss with you. Thank you. Labrīt visiem, un arī prieks, ka šis attālinājums. Mēs esam kopienas grupa, un tālāk mēs pastāstīsim par to, ko mēs pamanījām šeit, un arī kādu mūsu priekšlikumu Krāslavā. Tad par mūsu uzdevumiem. Mūsu uzdevums bija novērot un informēt Krāslavas iedzīvotājus, lai mēs uzzinātu rezultātā par iedzīvotāju vajadzībām, ikdienas dzīvi, kā organizēta pilsētas dzīve tieši priekš cilvēkiem, ko mēs varētu ieteikt, lai stiprinātu kopienu Krāslavu. Un tagad par kopienas vērtējumu caur intervijām. Mēs satikām vietējo bārmeni,
kur mums pastāstīja, ka Kraslavā ir tukšas ielas, ir maz pasākumu pieaugušajiem, un pagātnē pilsēta bija daudz aktīvāka. Arī satikām sievieti no turisma centra. Viņa pastāstīja, ka tika organizēti dažādi turisma pasākumi, kur ir ļoti populāri arī ārpus pilsētas cilvēkiem. Tālāk satikām arī divas māmiņas no bērnu dārza vecuma bērniem, kuri pārvācās no Rīgas un Kraslavā. Viņi uzskatā, ka ir drošāk, un vecvecākie arī palīdz ar māsbērniem. Pilsēta trūkst rotaļu laukumi, un arī nepietiek bērnus, lai spēlētu kopā. Arī minēja, ka pusaudžiem nav īpaši vietu, kur pavadīt brīvo laiku, un tieši pilsētas centru nav arī bērniem piemērotas vietas. Uzsvērā arī, kā trūkst promenādes un arī sporta aktivitātes. Tālāk arī satikām meitenes pusaudžu vecumā, kas uzsvēra, ka pilsēta ir pasākumi tomēr, un viņas aktīvi arī piedalās un organizē tos. Arī runājam daudz ar senioru vecuma sievieti, kuras uzsvēra, ka viņas zina par pasākumiem, bet tajos nepiedalās, un kā arī gribēja ieteiktu rīkot plašākus, tieši minēja jogu. Un arī pastaigājāmies Kraslavas tirgu, un arī satikām seniorus, kuri uzsvēra, ka pavadā savu laiku savos dārzos un ar ģimeni, tieši mazbērniem, un arī viena no sievietēm minēja, ka ar bērnu ir ļoti tālu jāiet līdz rotaļu laukumam. Un, jā, mēs vēl gribējām minēt to, ka šīs vizualizācijas jūsu kopienas ilustrācijas mums veidoja mūsu grupas dalībnieks, kas ir Olga, un viņa no Igaunijas universitātes, un mēs viņu gribējām lūgt, lai viņa pasaka pāris vārdus arī par to, ko viņa redzēja. Olga, please. Здравствуйте, я скажу несколько слов на русском. Я из Украины. Мне очень нравится быть в Краслове. Это симпатичный для меня город и в чем-то даже очень близкий визуально, и люди мне близки как-то ментально здесь. Поэтому я с удовольствием общалась с ними и пыталась определить, что же действительно им нравится здесь или чего не хватает. И в целом я поняла для себя, что некоторые наслаждаются жизнью здесь, некоторые даже специально переехали сюда, чтобы близкие помогали им или они помогали семье здесь. И они находят много преимуществ жизни здесь. Это тихая жизнь, спокойная жизнь, близкость с природой. Для детей здесь очень комфортно, спокойно. Но, например, родители с детьми отмечают, что не хватает общения для детей. Несмотря на то, что дети есть, они как бы рассредоточены. И родители отмечают, что не хватает места в центре, где можно было бы проводить время с детьми. Была некоторая площадка в центре, но она была демонтирована, и таким образом места для проведения времени с детьми отодвинулись от центра, поэтому им не хватает такого места в центре. Общий мой вывод, который я сделала, что в принципе всего достаточно в Краслове. Есть и больница, и школа, и садики. Садики с малым количеством детей в группах, что очень ценят родители, кстати говоря. Такую роскошь в больших городах редко увидишь. То есть все есть, но не хватает немного каких-то усилий по как бы консолидации людей, и, сгруппировать их вместе на какие-то мероприятия или на какие-то активности, или создать им точки притяжения в городе, где они бы с удовольствием собирались. Мамы описали такие ситуации. Вот площадки есть, новенькие площадки, они туда приходят, а там нет людей. То есть нет какой-то такой как бы схемы, которая бы собирала людей. Люди есть возможности в городе для проведения времени. Нужны какие-то просто вот, как бы собирающие людей активности. Вот это мой общий вывод. Tā, un tālāk par Kraslavas kopienu citros. Mēs arī izpētījām statistikas datus un secinājām, ka Kraslavā iedzīvotāju lielākā daļa veido bērni un jaunieši vecuma grupā līdz 19 gadiem.
kas ir 57% no visiem iedzīvotājiem, un arī senioru skaits ir pietiekami liels. Tieši tāpēc mēs orientējamies uz šīm divām grupām. Un balstoties to, mēs arī izvēlējāmies koncentrēties tieši uz jauniešiem, jo arī intervijās un statistikā pamanījām to, ka šeit ir diezgan liels šis jauniešu un bērnu skaits. Un intervijās ļoti daudz šie seniori izcēla to laiku, ko viņi pavada kopā ar viņiem. Un mēs uzskatām, ka šie jaunieši un bērni varētu būt tie, kas paņem tos seniorus un aktivizē viņus piedalīties pasākumos. Un arī mēs pamanījām, ka ļoti daudz pilsētā ir skaistu un tādu modernu sporta lauku, un vienkārši viens viņus neapmeklē. Un tāpēc ir redzams, ka pašvaldība ir ieguldījusi naudu un arī ir jauniešu projektu, kur var iesniegt saņemt naudu par viņu idejām, bet tas sajūta tāda, ka viss kaut kas ir dots, bet viņš nepiepildās. Un tāpēc mēs piedāvājam, mūsu priekšlikums ir darboties ar šo alkas paudzi, un ka viņi ir šo sporta pasākumu, kultūras pasākumu ideju ģeneratori. Un tad daļa no tā būtu, piemēram, filmvakari ārā, vai arī teātri izrādes, vai, piemēram, sports, galda spēļu pasākumu, kas ir ne tikai jauniešiem, bet arī iesaista šos seniorus, un, piemēram, uzaicina savu vecmāmiņu vectētiņu uz loto spēli, kas notiks varbūt ārpusē kaut ko parkā. Kā arī mēs piedāvājam atjaunot šo jauniešu padomu un varbūt mazliet pārveidot plašākā mērogā, kas jums jau ir, šie projekti, ko iesniedz jaunieši, viņus finansēt, vienkārši to nosaukt varbūt par jauniešu līdzīgas budžetu un mazliet paplašināt tās varbūt finansējumu lielumu, lai varbūt viņi varētu iesniegt kaut kādus lielākus projektus, bet, protams, tam visam klāt ir vajadzīgi gan skolotāji, gan pašvaldības atbalsts, jo viņiem vajag šo palīdzību ar pašorganizēšanos un arī pamācīt, dot viņiem padomus, kā būtu labāk varbūt rakstīt projektus. Un tad tālāk arī ļoti daudz ir uzsvērts patiesībā, ka pilsētai patīk šīs sporta aktivitātes un ir redzēts, ka ir šīs vietas, kur var nodrošināt sporta aktivitātes un sporta pasākumus, un tad piedāvājums ir kaut ko veidot līdzīgu jauniešu olimpiskajām spēlēm, vēl arī ģimenes sporta dienu, kur iekļaus visi vecumi un visi cilvēki var piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī zinu, ka jums varbūt ir dažādā veidā, bet, piemēram, šie īsie maratoni vai velo braucieni, kas arī sacensību veidā, un arī dažādi šie veidi, kā iesaist visus vecumus, un tie ir varbūt mazāki bērni, kaut kādas īsākas distances un tam līdzīgi. Un tad vēl ir šie citi piedāvājumi, kas ir pašiem jauniešiem izvēlēties un izveidot šo viņu vietu, kur viņi var relaksēties, jo viņi saka, šobrīd tādas nav, un tad viņi varētu izveidot, un, protams, pašvaldība varētu arī parādīt, kuras ir šīs vietas, kurās varētu, un tad viņi izveido šo konceptu, un tas varētu būt kaut kas līdzīgs, līdzīgs budžetam, kas mums būs no 2025. Gada, bet, šis varētu būt viens no pirmajiem jauniešu līdzīgs budžeta projektiem. Tāpat arī izveidot šo pilsētas spēli, kur arī jaunieši var iesaistīties ar idejām, kuras ir, kādas varbūt tās distances, bet tieši tās takas izveidot un kādās kategorijās, varbūt tā ir vēsturiskā, varbūt tā ir kaut kāda viņu jauniešu interesanto vietu Krāslavā, ko var izpētīt kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Un tad pēdējais arī ir iesaistīt mazākus bērnus, lai viņi varbūt no tāda vizuālā punkta parāda, kādu viņi gribētu redzēt to Krāslavu un kādas ir viņu idejas, kā tas tagad ir un kā tas varētu būt nākotnē. Un tad vēl pēdējais mūsu piedāvājums ir izveidot, kas ir tāds tālais mērķis, izveidot šo kopienas speciālas pozīciju, kas ir pašvaldībā, un tas cilvēks rūpētos un palīdzētu šiem cilvēkiem kopienā aktivizēties un arī viņu veidot par tādu, kas pašdarbojas vairāk beigās, nevis tikai vajag visu laiku iedrošinājumu no pašvaldības, bet tas pirmais solis, ko mēs piedāvājam, ir pieteikties Labklājības ministrijas programmā, kurā var pieteikties pašvaldības un izvirzīt, mūsu ieteikums izvirzīt kādu, kurš ir no pašvaldības, bet strādā Krāslavā, lai viņš vieglāk iepazīst, viņš iepazīst vieglāk šos cilvēkus un arī varētu palīdzēt labāk, un tas varbūt strādāt pat veiksmīgāk. Un viņi šajā programmā
gan sniedz seminārus, informatīvu atbalstu, tāpat arī izvērtē darbu pašvaldībā tagad un arī sniedz ieteikumus nākotnē. Un tad tas tālākais mērķis būtu tas kopienas speciālists, kas arī palīdzētu uzturēt aktīvi šo kopienu, viņus atbalstīt principā. Un tad mūsu šie secinājumi par to, ka, lai gan mēs koncentrējamies tieši uz jauniešiem, tas nav tikai viņiem izolēts, tas ir, lai iesaistītu visu, bet mēs centīsimies aktivizēt tos mazākos, lai viņi paņemtu līdzi varbūt tos seniors, kuriem ir jau sava rutīna, un viņi īsti nevēlas iziet ārā no savu burbuļu, varbūt tas bērns jaunietis būtu tas, kas viņu paņem. Un tad vēl, visi šie piedāvā, nevis visi, bet daļa no tiem piedāvāt, jo to, ko jau pašvaldība ir darījusi, līdzīgi kā tā jaunas padomu un šie projekti atbalsta, kā arī šīs vietas, kas ir veidotas pašvaldībā, sporta laukumi un tam līdzīgi. Un tad tā doma, kāpēc mēs izvēlējāmies jauniešu, tas, ka vēlētos sākt agrā vecumā, jo viņi pēc tam, protams, arī noveco, un tad viņi ir tie, kas jau sāk aktīvi darboties sabiedrībā un kopienā, un viņi to turpina tālāk savā dzīvē. Un ko es vēlēs uzsvērt par to, ka viņi ir šie ideja ģeneratori, bet ir ļoti svarīgs pašvaldības atbalsts, jo viņi varbūt ģenerē šīs idejas, bet tomēr viņiem vajag šo virzību un palīdzību no pašvaldības, kas viņiem varētu palīdzēt īstenot viņu projektus un viņu idejas, lai tas arī darbotos pēc tam veiksmīgi. Paldies! Varbūt jautājums pašā noslēgumā. Tas viss. Labdien visiem! Mēs telpiskās attīstības plānošanas un sociālās ģeogrāfijas studenti pa šīm pāris dienām izpētījām koku ēkas Krāslavas pilsētas struktūrā, un mēs jums pastāstīsim par mūsu atklājumu. Tad, lai iepazītos, ko mēs darījām, mēs apzinājām pilsētas apbūves struktūru, kartējām šo te apbūves zonu, veicām īsas intervijas gan ar vietējiem iedzīvotājiem, viesiem, arī dažādiem uzņēmējiem un izstrādājām iespējamo Krāslavas kultūras maršrutu. Tad mums, kā cilvēkiem, kas nenāk no Krāslavas, pirmās asociācijas ir ar šīm te grandiozajām ēkām, baznīcu, pili, kā arī ar Daugava. Bet mēs arī sadzirdējām no pašvaldības, ka Krāslavas koku arhitektūra ir tā lieta, kas varbūt pašlaik nav pati spilgtākā asociācija ar Krāslavu, bet ka tas ir tas, ko vismaz pašvaldība vēlētos, tā teikt, šajā sarakstiņā iekļaut, jo jūsu koku arhitektūras noteikums patiešām ir ļoti bagātīgs, un mums ir saglabājies diezgan ļoti daudz, un mēs atradām pierādījumus, ka jau 11 gadus Krāslavā tiek domāts un runāts par to, ka koku arhitektūrai ir jākļūst par Krāslavas seju. Un arī, kad mēs redzam, ka pašvaldībā ir plāni, kā to turpināt, un tā vēlme pilnīgi noteikti ir. Bet tas, ko mēs darījām šeit, mēs, tas, ko es nepateicu, varbūt, ka bieži vien tā pirmā asociācija arī ar Krāslavas koku arhitektūru ir Rīgas iela, tad, kad jūs braucat mašīnu cauri, tas ir pirmais, ko tu redzi, un tas arī ir tas, ko tā kā pamana, ka šī ir Krāslavas koku arhitektūra.
Bet tā kā mēs iedziļinājāmies Krāslavā un tiešām ļoti daudz staigājām un mēģinājām saprast, kas notiek arī ārpus Rīgas ielas, tad mēs ieraudzījām patiesībā mazliet vairāk, un mēs ieraudzījām arī no tās otras puses, no sētas puses. Un šis ir tas, ko mēs ieraudzījām, kur cilvēki ļoti daudz rosās dārzos, ļoti daudz, kā sabiedrības grupa teica, ka vecākās paaudzes cilvēki neiet ielās, kur viņi ir mājās, viņi rosās. Un tā ir tā dzīve, kas ap šo koku arhitektūru notiek, un jāsauc nākamais slaids. Un šī ir tā reālā dzīve, šusta beļa, tiek krāmēta un malka. Un ja mēs slēdzam nākamo slaidu, tad šis ir tas, kā bieži vien notiek ar koku arhitektūras ēkām. Cilvēki pielāgo šīs ēkas mūsdienu vajadzībām, bieži vien tiek izgriezti lielāki logi, kas, protams, no kultūras vērtības saglabāšanas viedokļa nav lieliski, bet tā ir tā realitāte, jo cilvēki grib gaismu savās mājās, kas ir tāda loģiska vēlme. Un tā ir tā situācija ir tāda, jā, ka šīs ēkas ir vēstures liecība, bet savā ziņā tiem cilvēkiem, kur pašlaik šajās ēkās dzīvo, viņas lielā mērā nosaka to, kā viņiem ir jādzīvo. Un tad tā pielāgošanās ir kāda no viņa katru reizi sanāk. Un tas, ka mēs runājāmies arī ar cilvēkiem, un tas, ko mēs sapratām, ka viņiem bieži vien prioritātes ir citas, varbūt ne gluži koku arhitektūras saglabāšana, jo tas lielākais loks ir svarīgāks nekā tas vecais loks. Un tas ir droši vien tas, pie kā pašvaldība varētu arī strādāt, lai mazliet, ja tas patiesībā ir tāds izpratnes jautājums, pie kura var strādāt, lai tas tā kā palēnām mainītos un lai mēs sāktu novērtēt to, kas ir. Tad vēl viena lieta, ko mēs pamanījām, kas ir ļoti unikāla Krāslavai, kad ir šie te unikālie dārzi ar tiem elementiem, piemēram, es varu redzēt bildē ritenis vai piepes, kā arī Priedainē mēs redzējām šīs ļoti interesantās un unikālās pīles ar dažādiem dzīvnieciņiem, kas ir unikāli un interesanti. Tas ir šeit kolorīts. Un tad mēs domājam, ka šis stāsts ir ne tikai par ēkām, bet arī šo dzīvesveidu, jo katra ēka kaut kādā ziņā parāda īpašnieka radošo izpausmi. Jā, un tas secinājums, pie kā mēs nonācām, ir, ka ēkas ir lieliska lieta, ēkas ir vērtības pašas par sevi, bet tas īstā vērtība un īstais kolorīts ir ēkas kopā ar šo sadzīvi, kas ir ēkām apkārt. Un to ir vērts pašiem apzināties, iespējams, ka ikdienā dzīvojot tajā ēkā, tu nemaz to tā nejūti, bet to ir vērts apzināties, un tas ir tiešām unikāli. Un gala beigās mēs tā kā domājām, kā šo komplektu varētu patiesībā, tā kā suitas sievas ir sevi ļoti skaisti nobrendojušas, suitas sievas zina visi, Krāslava arī tā varētu. Un tad mums ir doma, jā, tas krāslaviešu hige ir tāds piedāvājums, kas mēs negribam lietot vārdu hige, jo jums nav hige, tas ir dāņu, lai paliek viņiem. Viņu tas dzīves veids, kas arī ir labi nobrendots un kļūst jau tāds atpazīstams. Bet varbūt, ka mēs varam atrast vienu vārdu vai divus vārdus, kā to nosaukt, ideāli droši vien būtu latgaliski. Mēs tam ķivļi, mēs neko nesaprotam. Tāpēc mēs ceram, ka to jūs spēsiet pašiem, tas visdrīzāk arī jums ir jādara pašiem, jo jūs esat tie, kuri var atrast to savu īsto vārdu. Un varbūt patiešām tas var kļūt par savā ziņā Krāslavas zīmolu, ka rekur mēs daram tā, mēs mākam tā. Un tad, ejot atpakaļ pie šīs koka arhitektūras, mums vajadzētu saprast, kāds ir šis aizsardzības mērķis, jo šajās ēkās tomēr dzīvo šie cilvēki, lai šie mērķi nestrīdētos ar šīm nepieciešamībām, jo tad jūs redzēsiet, kā iepriekšējās bildēs, kad ir vienkārši izgriezts logs. Un tad ir vēl šāda ēka, un tad mums bija vēl viena diskusija ierobežot vai iedrošināt, lai nerastos tāda situācija. Mums ir fasāde, viņa ir saglabāta, skaista, bet kas notiek aiz sētas? Un tad atpakaļ ejot pie mūsu uzdevumiem, mēs tikai ieskicējām šīs vietas, kur ir šīs interesantākās
koku arhitektūras tēlas vietas, bet to droši vien vajadzētu attīstīt plašāk. Jā, jo cik nu mēs paspējām 2 dienās izskriet to pilsētu vēsturisko centru, mēs apskatījāmies mazliet kārtīgāk, un tad mēs sapratām, ka nekas neaprobežojas ar vēsturisko centru, ir brīnišķīgas koka ēkas, stipri arī ārā un ļoti, pa visu pilsētu patiesībā. Un tas, ko mēs piedāvājam, mēs esam izstrādājuši tādu tā kā maršrutu, kur noteikti atkal jūs paši visdrīzāk viņu varat piekoriģēt precīzāk, šis ir tāds piedāvājums, jo mēs esam pamanījuši, ka pirmkārt koka arhitektūra, viņi jau ir tā kā, izkliedēta par šo pilsētu, ir arī ķieģeļu ēkas, ir ļoti dažādas ēkas un ir arī dažādi citi interesanti objekti, kurus vajadzētu savienot savā starpā, lai, piemēram, kaut vai tas pats turists, atbraucot uz Krāslavu, viņš saprot jau, viņu jau tā kā izvedā uz lietiņais rociņas, ka rekur šeit ir labi, un arī, pili iekļaujot un visu pārējo, un tas ir arī veids, kā paši krāslavieši īstenībā var iesaistīties. Mēs redzam, ka šeit atkal mums ir tāda saķere ar sociālās grupas priekšlikumiem, ka šeit varētu iesaistīt jauniešus, jo atkal Mēs jūsu pērles varbūt kādas varam ieraudzīt no malas, bet jūs paši visdrīzāk varēsiet atrast tos īstos apslēptos dārgumus, ko ir vērts parādīt. Un jaunieši varētu būt to, ka šo maršrutu, tie, kuri šo maršrutu arī izstrādā un šo orientēšanās spēli uztaisa. Un tad mums ir priekšlikumi, kas sadalās 2 grupās. Viena no šīm te grupām ir šī te dzīves stila izgaismošana. Sākot ar kopienas aktivizēšanas pasākumiem, arī izdomāt šo te veidu, kā mēs šo te dzīves stilu varam iznest, kā jau iepriekš minējām, ar šo te vārdu salikumu, un arī šīs te orientēšanās spēles izstrāde, iesaistot vietējos iedzīvotājus. Un tad šī te otrā daļa saistās vairāk ar šo te koka apbūves saglabāšanu. Sākotnēji mums vajadzētu apzināties šo te, teiksim tā, koku māju daudzumu, to vērtību, arī vajadzētu viņus kategorizēt. Tad mēs arī varam sniegt kaut kādas vadlīnijas, piemēram, kādās krāsās šīs mājas var krāsot arī materiālus. Tad tāds viens svarīgs aspekts būtu tomēr runāt ar iedzīvotājiem, ar kopienu, lai viņus izglītotu par šo te vērtību un arī parādītu, kā mēs varam šīs te logu rāmis atjaunot, arī kaut kādas citādākas detaļas. Un pat, ja nav vēlmes šobrīd, tad mums arī bija tāda ideja, kad izveidot šādu te dažādu koka elementu, teiksim, krātuvi. Ja jūs vēlaties atjaunot savu logu, ja jūs šobrīd to nevarat izdarīt, jūs viņu iesniedzat pašvaldībai, un pēc kāda laika jūs varat redzēt šo te kopiju, šo te oriģinālu, un pēc tam viņu atjaunot. Jā. Paldies! Sveiciens visiem. Paldies visiem, kas pieslēgušies ekrānos klātienē skaistā svētdienā. Lai paklausītos, ko mūsu komanda ir izdomājusi par Krāslavas centru. Kāpēc centrs? Kāpēc mēs strādājam tieši ar šo teritoriju? Lielā mērā tāpēc, ka vairs nav tā, kā izskatās šajā bildē. Tāpat kā daudzās citās Latvijas pilsētiņās iedzīvotāju skaits strauji sarūk, no 12,000 jau tikai uz 7. Un tāpēc ir nepieciešams ļoti fokusēties un koncentrēties un kādu attīstību veikt, veidojot kompaktu, stipru, mazu, bet augstu blīvuma pilsētas kodolu.
jo stiprs pilsētas kodols nozīmē arī stipru kopienu, tas nozīmē arī izteiktu un stipru identitāti, kā arī tā ir skaidra zīme uzņēmēju darbībai un privātajiem investoriem par to, kura tad ir tā primārā attīstības zona, kurā mēs sagaidām jaunas lietas un jaunu biznesu. Nu, un pirms varam sākt strādāt ar centru, mums bija jānoskaidro, kur tas centrs vispār ir. Izgājām ielās un apjautājām vietējos. Kā skaidrs līderis mums, kā pilsētas centrs, izvirzījās 18. novembra laukums, kas droši vien vienam nav pārsteigums, bet mums bija arī citi kandidāti, piemēram, Krasta ielas tirgus laukums, Maksima un pils komplekss. Bet, šīs vietas iezīmē tādu asi ar galvenajām aktīvajām zonām, kas izvietojušās Rīgas ielu. Tad mēs tā kā sašaurinājām to savu izpētes zonu, apskatījām, kādas vēl ir aktīvās vietas vēsturiskajā centrā. Protams, jāpiemina arī ļoti jauki attīstītā mazā tirgus iela un arī Rīgas ielas tirgus, kas ir otrs tirgus laukums krastā. Un mēs saskatījām arī dažas problēmas. Viena no tām ir tas, ka eksistē ārtelpas labiekārtojums un daudz, kas jau ir attīstīts un iedzīvināts, bet šī publiskā telpa ir diezgan sadrumstalota un nesavienota. Tāpat mums arī ir funkciju dublēšanās, tātad šie divi tirgus laukumi. Jaukajai mazajai tirgus vielai, kur var redzēt, ka ir ieguldīti līdzekļi, lai viņa labi darbotos, viņa šobrīd beidzas nekurienē un gājējs pēkšņi atduras pret zālēju, kas arī samazina aktivitātes līmeni, ko mēs tā kā varam sagaidīt par šīm veikaliem. Kā arī mēs novērojam to, ka Rīgas iela tomēr ļoti lielā mērā dominē automašīnas. Ko var saprast, tas ir valsts nozīmes autoceļš, bet tomēr kā gājējam tā nav īsti patīkama vidu grupas. Un te no mūsu priekšlikumi Krāslavas centra attīstībai mēs vadījāmies pēc 3 galvenajiem principiem. Viens ar mazām investīcijām saistīts panākt lielu efektu, tātad šīs intervences nav dārgas vai sarežģītas, bet gan fokusētas un vairāk radītas, lai iezīmētu šo jauno publisko gājēju zonu. Otrs, mēs strādājam ar esošo publisko telpu, viņu savalkot kopā vienotā tīklā un izmantojot to, kas jau ir, un par potenciālu, kas vēl nav atklāts, kā arī mēģinām atrast balansu starp gājējiem un autobraucējiem. Skaidrs, ka mēs nevaram automašīnas no Rīgas ielas vienkārši izmest, bet mums jādomā arī par gājēju pieredzi, lai pilsētu būtu jauki pārvietoties ar kājām. Un, lūk, šeit ir mūsu priekšlikuma karte. Tātad tā pamata doma ir izveidot tādu savienojumu tīklu cauri aktīvajai Krāslavas centra zonai, kā gājēju zonu. Tagad mēs iziesim ātri cauri no dienvidiem uz ziemeļiem, kas tad mums tur ir sagatavots. Viena lieta, ko mēs pamanījām, ir pamestā bankas ēka, kas atrodas ļoti prominentā zonā, augsts potenciāls, aizmugurē tur ir viesis nams. Mēs saprotam, ka ēka nav īsti nodota eksploatācijai, tāpēc viņas izmantošana ir diezgan apgrūtināta, taču mēs mudinātu pašvaldību domāt par veidiem, kā atvieglotā veidā šo ēku ir iespējams nodot eksploatācijā kaut vai kā āra paviljonu un nodot to kopienas lietošanai pop-up pasākumiem. Iedot kopienai telpu, ļaut ar saturu viņu aizpildīt pašiem, iespējams iedvesmoties no kopienas grupas priekšlikumiem par to, ko tur varētu darīt, bet šīs ēkas vieta ir ļoti centrāla un nozīmīga, un tas ir ļoti potenciāls viņu iedarbināt nākotnē. Tāda viņa šobrīd izskatās, turētu izskatīties vēl mazāk. Nākamais ir šis lielais laukums starp mazo tirgus ielu un šo bankas ēku, kur kādreiz bija ēka, tagad viņa ir nojaukta, liels zālājs, arī liels laukums, kas jūtās diezgan centrāls un varētu būt aktīvs, sevišķi ņemot vērā investīcijas, kas ir ieguldīts mazajā tirgus ielā. Un mēs šeit piedāvājam izveidot apvienoto tirgus laukumu, paņemt tos mazos tirdziņus no tādām centra nomalītēm, ievilkt šajā laukumā,
un veidot šo te asi kā tādu aktīvu šopinga, tirgošanās, veikalošanās, satikšanās vietu. Šeit mēs arī redzam, ka tas arī nodrošinātu savienojumu un turpinājumu mazajai tirgus ielai. Tālāk mūsu ierosinājums ir aktivizēt arī mazo Rīgas ielu. Viņai ir tāds pats pilsētbūvnieciskais raksturs un augsts potenciāls kā mazajai tirgus ielai, kas jau ir ļoti jauki sakārtota. Mūsu priekšlikums būtu censties iet uz šo te gājēju ielu kā zonu kafejnīcām un restorāniem, protams, automašīna trokšņiem jaukā gājēju zonā un arī turpināt šo te savienojumu gājēju zonu. Šeit ātrās vizualizācijas. Un, kas mums šķiet ļoti svarīgi, ir tomēr veidot savienojumu starp 18. novembra laukumu un šīm te divām aktīvajām veikalu vai publisko aktivitāšu ielām, jo šobrīd savienojumi nav pat gājēji pārējus un to pārvietošanos ar padām šīm zonām traucē automašīnas, kuru pārkļūt mēs varētu samazināt. Jo, kā mēs redzam, vēsturiski, tomēr tas laukums ir darbojies kā viens veselums. Protams, ka tā Rīgas iela tur paiet, bet atvieglot to pārvietošanos un abām pusēm palīdzētu šīs aktīvās zonas saglabāt kopējā veselumā. Un tālāk, ejot uz ziemeļiem, mēs piedāvājam turpināt gājēju zonas savienojuma izveidi, integrējot tiltiņu pār Jāņupīti, kas ir ļoti tā kā ainaviski vērtīga un jauka vieta, izaļot līdz pat Maksimai, kas tomēr ir viena no aktīvākajām pilsētas zonām, un tur ir ļoti liela cilvēku koncentrācija un aktivitāte. Tātad šeit mums varētu sākties jaunā gājēju savienojuma sākums. Pa ceļam mēs ejam pāri Jāņupītei, kur mēs atradām ļoti jauku ainavisku vietiņu, kur, rekreācijas zonu, principā. Šeit, mūsuprāt, ar diezgan mazām investīcijām šo vietu būtu iespējams sakārtot un izveidot jaunu rekreācijas telpu, kas ir zemākā līmenī par automašīnām, klusā jaukā vietā, tuvu dabai ar skaistiem skatiem. Šeit jau kādreiz ir bijusi kaskāde, un izmantojot ilgmūžīgus materiālus, šo vietu iespējams iekārtot arī to pasargājot no plūdiem, jo tā tam arī palīdz pa laikam aplūst. Savukārt otrā pusē šim tiltiņam mēs atradām vecās veidzirnavu drupas, kuras mēs varētu nodot jauniešiem kā grafitī sienu, viņiem izpausties un sajust lielāku piederību ar savu pilsētu. Un lūk, šeit gājēju savienojuma noteikums, ka jūs varat redzēt, kā tiek integrēts tiltiņš pār Jāņupīti, un viņš šeit nobeidzas Maksimas stūri. Šī te as no dienvidiem uz ziemeļiem mums sāk veidot arī tādu vektoru virzienā uz pils kompleksu, kas arī ir diezgan nozīmīga krāslapas vieta. Un mums vēl daži ieteikumi Rīgas ielas atdzīvināšanai, tātad šajā centrālajā vēsturiskā centra zonā mēs ieteiktu tomēr samazināt braukšanas ātrumu, samazināt autostāvvietu skaitu. Autostāvvietas turējā apkārtnē ir vairāk kā pietiekams, bet noņemt viņas vietās, kur nepieciešami šie svarīgie savienojumi pāri ielai būtu ļoti noderīgi, kā arī veidot labu koku apstādījumus. Tas arī viss. Paldies! Labrīt, Eriks, Mētra Labrīt. un mūsu grupas biedri Irīna. Kur ir Irīna? Viņa bija arī sociālās grupas
kopienas grupas Bildē un Abdula. Mūsu mērķis un uzdevums bija saistīts ar upi, bet jāsaka tā, ka no sākotnējā mums uzdotā uzdevuma atrast savienojumus starp upi un pilsētu un iekļaut upi labāk pilsētas struktūrā, mēs patiesībā no šī sagaidāmā pārskata par to, ko darīt ar upi, un īpaši uzsverot upi vienskaitlī, diezgan ātri nonācām situācijā, kurā mēs sapratām, nav stāsts par upi, ir stāsts par daudzām upēm, kuras ir ārkārtīgi nozīmīgs resurs un vieta pilsētā. Upes ir galvenais savienojums, kas veido visu pilsētas struktūru, un līdzās, protams, Daugavai, ko visi ieraug un zina uzreiz. Mēs jau pirmajā dienā sapratām, ka ir stāsts par Lazaretnaju, ir stāsts par Florupīti, ir stāsts par Jāņupīti un vēl vismaz Oiksna un mīlestības avotiņu, kur ir ļoti nozīmīgi pilsētai. Kāpēc? Jo, ja mēs paskatāmies uz to, kas ir jūsu vissvarīgākā lieta pilsētas ģērbonis, tad pilsētas ģērboņa laiva neapšaubām ir saistīta ar ūdeņiem. Mums nav mērķis atgriezties pie lielām laivām Daugavā, bet mums ir mērķis vērst jūsu uzmanību, ka pilsētas struktūra, apgriežot karti un paskatoties, nevis kā klasiski skatāmies uz to, bet otrādāk, patiesībā ir kopija jūsu pilsētas ģērbonim. Un mēs vieglākai uztveramībai šo visu attīstījām tālāk par zilo pirkstu principu, kas veido pamatu mūsu stāstam un piedāvājumam, kā pilsētas ūdeņus padarīt par vissvarīgāko daļu Krāslavā. Un mums bija jāatrod atbilde uz lielo jautājumu, kur ir ūdeņi. Jo kartē viņi ir, bet ejot pa pilsētu, viņi bija jāmeklē. Un līdz ar to mēs esam šīs dienas strādājuši ar 2 stratēģijām, un tās tiešām ir stratēģijas, un šis ir stratēģiju ievads, kur ir iespēja dotas tālāk ar šiem jautājumiem arī strādāt. Un sākam tad ar zilo pirkstu stratēģiju. Principā šis ir tāds turpinājums Ērika stāstam un ģērboņa motīva risinājums, un mēs esam izveidojuši tādu konceptu 5 pirkstu paņēmiens pielietojums Krāslavas upē. Tas ir tāda zilās infrastruktūras kopīga sistēma, tās mazās upītes visas satek iekšā Daugavā, un tad mēs tā kā izveidojām tādu vienotu struktūras koncepciju visiem Krāslavas ūdeņiem. Un šī te 5 pirkstu koncepciju mēs esam sadalījuši divu veidu stratēģijās. Pirmā stratēģija ir 5 upju stratēģija, kas apjūgt ar sarkanajiem apiem. Principā tā būtu tā stratēģija, ko mēs pieliekam mazajām upēm, kas vijās cauri pilsētas struktūrai, un kā viņas integrēt, izcelt ārā un beidzot dot viņām to telpu un vietu pilsētā. Un tad otrā daļa ir Daugavas upes stratēģija, kur mēs tieši skatāmies, kā viņi vairāk savienot ar Rīgas ielu, un arī viņai kā mēs varam vairāk apgūt šos krastus un kāda tā attīstība nākotnē veidotos. Un tad mūsu 5 upju stratēģijas pamatā ir pieeja, ka katra no tām ir jāplūko atsevišķi, jo mēs jau dzirdējām pieminētu Jāņupīti, kas neapšaubām ir nozīmīga arī pilsētas centra struktūrā, kas ir arī nozīmīgs elements, kas ļautu labāk izcelt gan koku arhitektūru, gan visu dzīvu pilsētas centrā. Un tad mums ir, piemēram, Lazaretnaja, kas ir ūdens resurs savrupmāju apbūves rajonā, kam ir jāpaliek privātam, un tomēr atvērtam un redzamam, uz ko norādīja arī vietēji iedzīvotāji, ka agrāk varēja redzēt, peldējas zivis, un šobrīd esot aizaudzis un ir nepieciešams atkal atvērt, lai labāk ieraudzītu, kā izstās pilsēta, vai Florupīte
kur jau mēs redzam šo te ūdens ņemšanas vietu, kā labo piemēru tam, cik ļoti veiksmīgi var padarīt šo te ūdens tēmu redzamu, viegli uztveramu un saprotamu pilsētas centrā. Visgrūtāk mums gāja ar oiksnes atrašanu, bet pusnaktī rezultējāmies ar panākumiem, tāpēc bilde būtu tikai melna un tumša. Un savukārt pārējot pie Daugavas stratēģijas galvenie principi, ko mēs gribētu izcelt, ka Daugava ir gan dabas resursu vieta, kas ir saglabājama un aizsargājama, un Daugava vienlaicīgi var būt arī kā rekreācijas vieta. Tas nenozīmē, ka tā ir vieta, kur būtu jāierīko peldvietas vai milzīgas intervences, bet galvenais mērķis ir dot iespēju šo unikālo un lielisko dabas resursu baudīt, būt pie viņas klāt, piekļūt, ieraudzīt un ieintegrēt pašā pilsētā. Kā jau mēs dzirdējām, mūsu koka arhitektūras kolēģu grupā un arī kopienas grupā promenādes tēma ir visur parādās, un Daugava neapšaubām ir nozīmīgs elements arī veidojot šādu promenādi, kas būtībā ir iespēja pilsētai iegūt paralēlu Rīgas ielai pārvietošanās maršrutu tiešā ūdens tuvumā. Un lielākais mūsu izaicinājums 2 dienās bija tas, ka mēs ļoti piekusām, jo tad, kad mums gribējās apsēsties, lai paskatītos uz šiem ūdens resursiem, vienīgais, kur mēs to varējām darīt, bija uz ielu apmalēm. Un visdrīzāk šis ir veids, kā mēs arī varam padarīt pilsētu patīkamāk. Mums ļoti patīk doma, ko mūsu kolēģi ir attīstījuši ar pilsētas centru saistībā ar tirgus laukumu konsolidēšanu, jo mūsuprāt esošās ostas ielas tirgus laukums ar stāvlaukumu ir pelnījis daudz labākas un lielākas iespējas tieši, lai sajustu Daugavu. Šis te rāmis, foto, kas tiek izmantots gan kā fotorāmis, gan kā soliņš, apliecina to, ka vietējie jūs ejat uz šo vietu, turistiem ir patīkami tur nokļūt, tāpēc būtu jāļauj šo laukumu izmantot vairāk kā atpūtas vietu. Un pārējot pie Daugavas stratēģijas kartē, tad tas izskatās šādi. Jā, mēs principā vēlējāmies arī dot kaut kādus tādus jau tādus nedaudz detālākus risinājumus, kā mēs redzam to promenādes attīstību. Un tad, principā, mums tas koncepts ir veidot primāri šos tādus stipros savienojumus. Viens stiprais savienojums būtu Pārceltuves iela, kas aiziet tieši uz centru. Tas būtu kā tāds centra spēcīgais savienojums. Otrs savienojums būtu ar Muižas teritoriju un pabeigšu pie tiem savienojumiem. Un tad pēdējais būtu tas Kurniska kalna savienojums, kas pagaidām ir, bet viņš nav vēl iezīmēts. Un šie 3 savienojumi patiesībā arī iezīmē 3 promenādes sadalījumus, un tad pirmā promenādes daļa varētu būt tieši pilsētas promenādes daļa, kas tieši nāk no Pārceltuves ielas un pāriet Kaplavas ielā, jā, pāriet Kaplavas ielā, tad nākamais posms ir tā dabas promenāde, kur ir jau vairāk citādāks segums un citādāks raksturs, bet tāpat tās cilvēki, kur tiek ievadīts un tiek paredzēts labiekārtojums, atvērti Daugavas krasti, var veidot tādu vizuālo sastaistu un tādus tālos skatus un tiešām ieraudzīt šo ūdeni. Un tad tālāk, kur mēs bijām ielīguši, bet tālāk netikām, un tur arī tāds privāta māja, tagad teritorijas ir, bet mēs tiešām redzējām to potenciālu veidot, attīstīt to neesošo savienojumu ar kādu tā kā zemāka veida laipas takām un veidot un uzsvērt to Kurniska kalna statuju un arī mīlestības avostiņu tematiku. Un tad beigās mums izveidotos tāda spēcīga promenādes ase un tad veidotos tāds apļuvēta kustība, kur varētu gan pieredzēt Daugavas ziloto ūdeni, skaistumu un arī pieredzēt to Rīgas koka arhitektūru. Un tad tas var būt tāds kompakts maršruts, ko varētu iziet pusdienas laikā un būtībā ieraudzīt to tādu esendzību. Krāsās.
Un arī mēs arī pieskārāmies tieši kā to zonējumu krastu Daugavai un ar zilo mēs esam iezīmējuši, ka ir tās vietas, kur tā kā tiešām lielākais fokus ir tai dabai, un varbūt, ka vairāk paredzēt tādas nelielas taciņas ar pieejām makšķerniekiem, bet tiešām nevis atstāt viņas tā kā viņas šobrīd ir, ka cilvēki paši izstaigā, bet varbūt tiešām arī viņas izpļaut, paredzēt atsevišķas tādas sakārtotas pieejas Daugavai, bet tas fokus tiešām ir uz to, ka tur ir tā daba, un daba ir tas galvenais elements, bet atkal tajās zaļajās zonās, tās mēs paredzam kā tādas rekreācijas vietas, kur tur varētu būt piknika galdiņi, bišķiņ tādi fundamentālāki, labiekārtojumi elementi, tādas nelielas atpūtas terasītas vietiņas, un tā kā tas sadalījums tiem krastiem varētu mainīties, un paredzēt arī nelielas aktivitāšu punktus, piemēram, tur, kur ir pārceltuve, viņai ir tieši asīna mūžas telpas, un tajā vietā mēs arī domājam, ka varētu būt nedaudz sakārtotāka tā vide. Iespējams, ka nākotnē varbūt pats savienojums ar otru krastu varētu atgriezties, vai ja ne tiešām atgriežās otrs krasts, bet tad tur tiešām būtu vērts padomāt par kādu tādu punktu, uz kuru aiziet mūžas. Un tā kā mūsu domas par ūdeņiem Krāslavā ir daudz un dažādas, tad mēs viņus sadalījām īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa aktivitātēs. Un sākot ar īstermiņa aktivitātēm, tas primārais darbs, uz ko mēs aicinātu, ir atvērt šīs upes, atvērt ūdeņus, parādīt, atgādināt sev, ka šie ūdeņi Krāslavā ir. Tās ir minimālas intervences dažiem cilvēkiem ar trimmeri, kur sākums ir ar mazām lietām izdarāms, un parādīt un ļaut apbrīnot ūdeņus Krāslavā uz viena, otra, trešā soliņa, vidējā termiņā, un tas ir tāds strateģisks jautājums par šīm savienojumiem un promenādi, kas būtu nepieciešams. Mēs arī vēršam uzmanību, ka atvēršana nenozīmē tikai krūmu nociršanu un zāles izzāģēšanu. Ir svarīgi makšķerniekiem ļaut piekļūt upei tā, kā viņi to dara. Ir svarīgi parādīt ar izpļautu taku apmeklētājiem, kur var piekļūt upei, lai tas nenotiek haotiski. Un beidzot arī vidējā termiņā, kur tad ir pludmales, jo cik mēs runājām ar vietējiem iedzīvotājiem, ir dažāds viedoklis par pludmalēm Daugavā. Daži joprojām piemin un atcerās Sirebristaja, Zalataja un Bronzovaja pludmales, kuras agrāk esot bijušas, bet tagad vairs neesot sasniedzamas. Un ilgtermiņā tāda pilnīgāks savienojums starp upi un pilsētu, iespējams ar pontona tiltu, tur, kur tas agrāk ir bijis, vai peldošām platformām Daugavas malā, kuras ir iespējams pārvietot sezonai beidzoties, un šo te atpūtas zonu, kas iespējams integrējās kopā ar to, ko mūsu kopienas grupas kolēģi arī stāstīja par šīm te atpūtas vietām bērniem. Un kopsavilkumā mēs gribam novēlēt, lai katram ir vieta Krāslavā, kur apbrīnot ūdeņus un upes, un vakar daloties ar saviem piedzīvojumiem, meklējot ūdeņus, mūsu grupas tērzētram arī parādījās šis dzejojums Pilsēta upe, kam grūti tik klāt. Kā gan mums tevi pasargāt, plata kā mīla un skaista kā mīla, gadi būs stauri, bet straumes nāk klāt. Paldies dzejoļu autorei un paldies jums par uzmanību.